Tā, puiši un meitenes, tātad labadiena visiem no akal Allans Pariants, klausaties. Šodien akal man uzģenerēja, ka laikam viņš sestdienā ir akal runājis Dievs un nauda. Jūs iedomājaties, kāds sātanists viņš ir, kā saka, kāds sātana gars. Es nezinu, kā jūs, vai ne, man iekšā visas poras vārās, cepās, burbuļo, ja, redzot to, kas notiek, kā sātans visu mūsu acu priekšā apmuļķo šo cilvēku un visus tos, kuri viņu klausās, jo man uzreiz pirmais bija prātā, kur ir viņa svētruna? Dievs un grēks, Dievs un grēks, cilvēks un elle, cilvēks un nāve, grēks. Tu, ticīgais, ja tu dzīvo grēkā un grēko, tu ej uz elli. Ja, tātad grēks, elle, nāve, Dievs un grēks, svētais Dievs un grēcīgais cilvēks, ja, pie viņa zālē, ja, lielākais vairums, ja mēs pēc rakstiem redzam, tad 9% no zālē sēdošajiem iet uz elli, un 1 vai 2% pēc bībeles, tās visas matemātikas, kas iet cauri bībelē, ja mēs skatāmies un redzam un vērojam, ja, var to visu, es jau savos video esmu minējis, ja, ka tikai mazumiņš izglābsies. Tas nozīmē, ka viss lielais vairums, kas pie viņa sēž zālē un klausās šo sātanistu, šo cilvēku, kuru sātanis pagaidām lieto, tik veiksmīgi, cik veiksmīgi ir, un tik lieto. Jo jūs iedomājieties, ja šis cilvēks runātu par grēku, es vakar arī atšķīru vaļā rakstvietas skaidru un gaišu, kurā ir pateikts, ja tu esi tāds, debesīs netiec, es tagad vienkārši pat cik es redziet savā strojkā, ja, tad necitēju precīzes rakstvietas, bet tur ir skaidru un gaiši pateikts, visi nešķīstie, visi tādi, visi pārkāpēji laulības, visi melotāji un melkuļi un dzērāji un alku kalpi, visi. Taču draudzēs cilvēki sēž tādi, kas to ikdienā dara. Vai Allans Pariants ir kādu jūs brīdinājis, ka jūs degsiet elles liesmās džeki un džekenes, ir sūdi, piedodiet, ir ziepes, Dievs saka, pārstāj, beidz grēkot, bez svētas dzīves debesīs netiksi. Kāds grēks? Sātans viņu ir tā ievedis mantkārībā, naudaskārībā un tajā visā jau tā iekšā, ka viņš tikai par to runā, jo saprotiet, no sirds pārpilnības mute runā. Ja tu aizej un redzi mācītāju, kurš dedzīgi sludina par evaņģēliju, kas ir elle, nāve un atgriešanās, ja? Jo angliski ir repent and believe, repent or perish, ja? Angliski ir ļoti īsi, repent or perish, viss nav varianti. Vai nu tu atgriezies, vai nu tu tiec mūžīgās mokās, ko Bībele sauc uguns jūrā iemests, perish, sodīts, ja? Notiesāts. Pariants tikai gvelš par to, ko sātans liek. Tāpēc es jums vēlreiz saku, sātana kalps Latvijā numur 1 ir pariants. Un cilvēki, kas turpina klausīties un iet aiz viņa, pilnīgi elles durvis ir atvērtas. Mēs redzam, ka cilvēki katru dienu mirst, tad tas ir bībelisks fakts, ka elle ir vaļā, nav viņai tur sanitārā stunda, kad uzkopja ar švabru grīdu, ja? Elle ir atvērta 24/7, un Allans Pariants šobrīd kā liela lokomotīva velk visu šo vilcienu, šo savu formējumu, šo savu kantori, velk viņi visi kā lokomotīveitē, kā viens čuku iet uz elli. Viņa svētrunas liecina par to, kas ir viņa sirdī. Un sātans viņu ir kā Jūdas, viņš principā ir Jūdas, nauda. Jūdas taču par grašiem pārdeva, tātad viņš ir kā Jūdas, kurš ir jau nolemts, jo redziet, Jūdas arī bija nolemts šai nāvei, šai misijai, ja? Jūdas, saprotiet kā, pēc rakstiem, kad lasiet, ka redziet, ja? Tātad līdz ar to Pariants ir tiešām šis aizvien vairāk un vairāk, es domāju, kad beidzot par atgriešanos no grēkiem, par elli, par nāvi, par ko Jēzus. Jūs saprotiet, Bībele saka, ka Jēzus visvairāk savās svētrunās ir runājis par elli. Pariants paņem un runā par naudu visvairāk. Ja? Nauda, manta, baglātība, labklājība, veselība, seks, 4 plikas vecenes, blakām, kas tur, viss tās viņa svētrunas. Ja? Lūdzu. Jēzus tajā laikā par elle, atgriezieties, elle, iesiet bojā. Tad tagad kurš ir no Dieva? Jēzus ir no Dieva vai Pariants? Izlemiet paši.